ieklausīsimies vārdos no 5. Mūzes grāmatas 10. nodaļas. Redzi, Kungam tavam Dievam pieder debesis un debesu debesis, zeme un viss, kas uz tās. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu. Un tu zini, Kungs, ka arī šajā dienā mēs celsimies un iesim un mēģināsim tikt galā ar dzīvi un tās mestajiem izaicinājumiem. Katrs savā veidā, katrs pēc savām iespējām. Kādi no mums varbūt vienkārši mēģinot tikt cauri šai dienai un tajā notiekošajam, mēģinot vienkārši izturēt tās grūtības un pārbaudījumus, kas mūs sagaida. Kādi varbūt ar lielāku prieku un entuziasmu, cenšoties sasniegt izvirzītos mērķus, paveikt nospraustos uzdevumus. Jā, dažkārt mēs runājam par to, ka ar dzīvi, tā sakot, ir jātiek galā. It kā dzīve būtu kāda liela problēma, bet varbūt dzīve ir vienkārši jādzīvo. Varbūt par to drīzāk ir jāpriecājas, un katra diena ir jāuzlūko nevis kā problēma, izaicinājums, kārtējās grūtības, bet kā dāvana, kā iespēja, vēl no cita aspekta, vēl citādākā veidā šo dzīvi izbaudīt, par šo iespēju būt dzīviem, priecāties un meklēt aizvien jaunus un jaunus veidus, kā sevi īstenot, kā sevi realizēt. Tu zini, Kungs, ka tas nebūtu nav viegli, jo neatkarīgi no tā, kā mēs dzīvi uzlūkojam, kā problēmu, ar kuru tikt galā, vai kā dāvanu, par kuru priecāties, tas neatceļ dzīvē sastopamās grūtības, tas neatceļ izaicinājumus, un dažkārt tie ir tādi, kas pārsniedz mūsu saprašanas un spēju robežas, kas nav atkarīgi no mums pašiem. Ko lai dara cilvēki, kas atrodas kara zonā, dzīvo kara apstākļos, kas ir dažādu dabas katastrofu skarti? Kā lai dzīvo cilvēki, kuri cieš no apkārtējo cilvēku vardarbības un agresijas? Ir grūti tad par dzīvi priecāties, to baudīt, bet patiesību sakot jau, kad viss ārēji šķietami ir kārtībā, arī tad mēs nereti atrodam par ko raizēties, kreņķēties, būt neapmierinātiem. Un tas laikam ir mūsu iekšējais stāvoklis. Tas laikam ir atkarīgs no tā, kā mēs raugāmies uz pasauli, kā to vērtējam, ar kādu iekšēju izjūtu dzīvojam, ar kādu iekšēju izjūtu attiecamies pret mums dāvāto dzīvi. Un šeit, debes Tēvs, mēs pateicamies par seno atgādinājumu, ka Tev pieder debesis un debesu debesis. Tu, Kungs, esi pāri visam. Tu esi tas, kas esi radījis šo pasauli
un principus, saskaņā ar kādiem tā darbojas. Varētu domāt, labi, tu esi debesīs, tev pieder debesis, bet nu mēs, cilvēki, mēs jau esam šeit, uz zemes. Mums ir mūsu dzīve un mūsu liktenis, un kā nu katrs ar savu dzīvi tiks galā, tā arī būs. Un tā mēs arī dažkārt dzīvojam, tā mēs arī rīkojamies, it kā viss būtu atkarīgs tikai un vienīgi no mums pašiem. Taču senais autors atgādina, ka tev, kungs, pieder arī zeme, un viss, kas uz tās. Tu esi noteicējis pār absolūti visu. Tas nozīmē, mums nav jācenšas tikt galā pilnīgi ar visu šajā pasaulē. Protams, mēs esam aicināti uzņemties atbildību tik tālu, cik mēs to spējam, mākam, varam. Taču svarīgākais ir atcerēties, ka brīžos, kad nonākam pie savu spēju un varēšanas robežām, mēs drīkstam paļauties uz tevi. Mēs drīkstam atcerēties tevi. Mēs drīkstam saukt uz tevi. Jā, mēs nezinām, kāda būs tava atbilde, un bieži vien tas ir liels noslēpums, kādēļ dzīves norises aiziet tajā vai citā virzienā. Tādēļ vienīgais, kas mums atliek, ir tev uzticēties. Jā, darīt visu, ko spējam un varam. Daudz, kas šajā pasaulē patiešām ir atkarīgs no mūsu izvēlēm, no mūsu attieksmes, no mūsu sacītā un darītā. Tas nepaliek bez sekām. Bet pāri par visu. Mēs gribam, kungs, uzticēties tev, jo galu galā tev pieder šī pasaule, un tev piederam arī mēs, arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.